Labdien! Prieks jūs visus redzēt šeit, un vēl tik kuplāks skaitā, un daudz pazīstamu seju. Un mans uzdevums šodien ir izstāstīt par tām izstrādēm, ko mēs esam veikuši pēdējā gada laikā, kas ir no iepriekšējām infodienām, darba samaksas modulī, un arī jau ieskicēšu mūsu jaunās izstrādes. Tātad mūsu tādas nozīmīgākās izstrādes šajā gadā bija ieturējuma kontrole un elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas. Un parādīšu mazliet arī mūsu jaunos risinājumus, kas skar sociālā nodokļa aprēķinas, jaunās iespējas, prombūtnes dokumentu vidējo izpēļņu periodu kontrole, atvaļinājumu uzkrājumiem, arī esam kaut ko papildinājuši, un arī mazliet pieminēšu zināmo informāciju par elektroniskajām slimības lapām. Pirmā mūsu tāda diezgan nozīmīga izstrāde ir ieturējuma kontrole. To mēs esam veikuši vairākos posmos, tātad no 445. līdz 455. versijai. Un kāpēc mums viņa ir vajadzīga? Zināms, ka grāmatvedim ne tikai ir jāprot sarēķināt nodokļus, sakontēt summas, bet arī jāzina, kā rīkoties, ja darbinieks netiek galā ar savām saistībām. Tad grāmatveža pienākums ir ievērot visus tos likuma prasības, lai galīgi mēs to nabaga darbinieku neatstājam ar tukšām kabatām. Un, protams, mums arī vēl ir diezgan pamatīgas, sarežģītas likuma prasības, kuras mums arī ir jānodrošina. Tad ir zināms, ka civila procesa likums nosaka mums ieturējuma kārtas, piedziņas kārtas. Katrai šai kārtai ir savi saglabājamais līdzekļu apjoms, vai tie ir 50% no minimālās algas vai 100%, un, protams, vēl papildus par apgādājamiem. Tātad bērnu, nepilngadīgu bērnu vai bērnu invalīdu. Un šajā sakarā es gribu arī atgādināt, ka tikko jūlijā atkal ir notikušas civila procesa likuma izmaiņas, un ir nākuši klāt jauni papildinājumi prasījumiem, kad ir jāsaglabā 50% no minimālās algas. Tātad ne tikai par bērniem, bet arī vēl par citiem nodarījumiem būs 50%. Ko mēs esam izdarījuši Horizon pusē? Protams, pirmkārt esam nodefinējuši šīs kārtas, secību šīm piedziņas kārtām, kā arī esam summas. Katrai kārtai tātad noteikti, cik kāda summa ir jāsaglabā. Protams, attiecīgi par katru bērnu, nepilngadīgu bērnu un bērnu invalīdu. Nākamais, kas arī ir svarīgs, ir, ka mums ir pie katra šī darbinieka, kuriem ir šie izpildraksti un arī kuriem ir apgādājumi, ir ģimenes locekļi, pie ģimenes locekļiem personas kartiņā ir jānorāda. Tātad konkrēti, kurš tad tas bērns ir apgādībā esošs un arī līdz kuram termiņām. Tātad mums ir šeit iespēja norādīt. Un pats svarīgākais noteikti ir tas, ka mēs pie algas aprēķina kontrolējam katram darbiniekam, kuram ir šie izpildraksti, tātad viņam saglabājamo darba samaksas apjomu, jo katram jau ir tas savādāks, atkarībā no bērnu skaita vai arī bērniem invalīdiem. Tad, kad mēs esam veiksmīgi aprēķinājuši, tad iespējams ir iegūt rezultātu, šo ieturējumu aprēķinu rezultātu, ar kuru tad mums ir iespējams jau strādāt. Mēs varam redzēt, kurus ieturējumus ir iespējams ieturēt, kurus ieturējumus mēs tikai varam daļēji un kurus mēs vispār nevaram.
Un man liekas, ka ļoti labi ir, ka nospiežot šo vienu podziņu, mums ir iespēja jau automātiski veidot korekcijas dokumentus un novākt, var teikt, visas šīs summas, kuras mēs vairs nevaram ieturēt. Ko mēs esam ieguvuši no šīs izstrādes? Protams, tas ir galvenais, kad grāmatvedim vairs nav jākontrolē ar roku, tad to palīdz sistēma. Tad katram darbiniekam summa, kas viņam ir jāsaņem uz rokas. Un mēs vairs neatstāsim to nabadziņu pilnībā no tukšām kabatām. Un arī dokumentus mums vairs nav jālabo manuāli. Tad, kad vienam darbiniekam ir kādi 8-9 izpildraksti, un gandrīz katru mēnesi viņi vairojās, tad sanāk, ka mums gandrīz katru mēnesi ir jāpārdala atkal tas zināmais procentu skaits, ko mēs viņam varam iedarīt, ieturēt. Tad tagad mēs vienkārši to summu, kuru mēs vairs nevaram ieturēt, tad ieliekam korekcijas dokumentā un par tām summām vienkārši aizmirstam. Un, protams, tad tas samazina arī jūsu patērēto laiku, un par to laiku jūs varbūt varat iedzert kafiju vai kaut kādus citus svarīgus darbus padarīt. Nākamā mūsu izstrāde, kur arī diezgan tāda ļoti nopietna, tā ir elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas. Sākot ar 460. versiju, viņai pieejama. Kā zināms, no pagājušā gada jūnija papīra formāta algas nodokļu grāmatiņas tika nomainīts pret elektronisko formātu. Un tas nozīmē to, ka darba ņēmējs pats veic izmaiņas šajā elektroniskajā grāmatiņā, tad viņš norāda arī, kura ir tā galvenā gūšanas vieta, ja viņam ir vairākas darba vietas, kurā tad ieturēt šos neapliekamo minimumu vai arī summas par apgādājumiem. Tad grāmatvedim ir atkal pienākums visas šīs izmaiņas ņemt vērā, jo mums ir jāaprēķina tad pareizi iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tagad, kā tas notiek tagad? Mēs izdrukājam no EDS sistēmas izdruku un šo informāciju ievedam ar roku. Tad mūsu risinājums piedāvās iespēju. Vispirms šādu iespēju piedāvā valsts ieņēmuma dienests, kad mēs šo informāciju varam saglabāt XML failā. Un tagad mūsu risinājums piedāvās nākamo iespēju ielasīt šo XML failu Horizonā. Mēs ielasam failu, mēs varam apskatīt šo failu, un arī pēc tam veikt apstrādi. Apskate ir mazliet, man liekas, savādāk atšķirīgāka no tā, ko mēs iegūstam no EDS sistēmas. Manuprāt, labāka. Man tā gribētos domāt, jo šeit jau pa periodiem tiek sadalīts, tad augošā secībā, tad tiek jau parādīts, kādas viņam ir papildu atvieglojuma grupas un cik un kādi tad ir šie apgādājamie. Bet varam strādāt, protams, ar mūsu izdruku un arī vadīt iekšā rociņu, bet mēs piedāvājam arī apstrādi veikt, tad pievienot tos darbiniekus, kurus mēs vēlamies no šī ielasītā faila. Pēc tam notiek piedāvājuma sagatavošana, programmas salīdzina esošos datus, kas ir Horizonā, ar tagad ielasītajiem datiem, sagatavo jau norādot šeit jau nodokļu maksātāju kategorijas. Protams, ne visās situācijās mums ļoti skaisti šeit tiks pielasīts pareizās kategorijas, būs situācijas, ka vajadzēs kaut ko mainīt arī ar roku. Tāpēc šeit ir tāda arī iespēja. Un tad, kad
mūs apmierina visas šīs sagatavotās izmaiņas, vai arī mēs esam kaut ko izlabojuši, tad mēs spiežam vienu podziņu, un visa šī informācija jau pievienojās pie darbinieka. Personas kartiņā pie IN informācijas. Ieguvumi, es domāju, ieguvumi būs noteikti tāds, ka šī izstrāde jums būs kā palīgs. Varēsiet, varbūt kvalitatīvāk, daudz, varbūt ātrāk arī tur pārbaudīt šos datus, kādi jums ir Horizonā ar datiem, ko piedāvā Kalvits, jo arī tur notiek biežas izmaiņas vidā. Tāpat man liekas, ka arī palīgs būs, ja jums ir jārēķina tur kaut kādiem 4-5 apgādājumiem tie periodi, kurā periodā cik ir tad apgādājumu skaits. Es domāju, ka programma ar šo izstrādi jums atvieglos dzīvi. Tālāk pāriešu pie jaunām izstrādēm, kuras būs jau, dažas būs sākot ar 465. izstrādi, tad tā ir sociālo iemaksu aprēķina jaunās iespējas. Kam šī izstrāde ir domāta? Tām organizācijām, tad pirmkārt, kuri nodarbina pusauģus, un kuriem šajā nodarbinātības periodā paliek 15 gadi. Kā arī otra kategorija ir izdienas pensionāri, militāri personas vai arī personas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek atvaļināts no dienesta, jo viņi kļūst par izdienas pensionāriem, un pēc tam viņus tajā pašā mēnesī pieņem varbūt citā amatā. Un, protams, jau viņus pieņem kā izdienas pensionārus. Kas šīm kategorijām ir kopīgs? Kopīgs ir tas, ka viņiem vienam mēneša periodā ir jārēķina 2 sociālās nodokļa likmes. Tātad 15-gadīgajiem var teikt ir 0 likme, un pēc tam vispārējā gadījumā likme, un izdienas pensionāriem vispārējā gadījumā, un pēc tam atkal nāk viņu izdienas pensionāru likme. Mūsu risinājums Horizonā tiks piedāvāts tāds, kad vadīs iekšā tiesiskās attiecības pa katru šo periodu, kad ir šīs atšķirīgās likmes, un pēc tam ir tiesiskajās attiecībās būs jauns lauks, VSAI indeks, un ja mēs ieliksim šajos laukos katrā tiesiskajā attiecībā atšķirīgus cipariņus, tad, protams, arī mums tiks ņemta vērā tās sociālā nodokļa maksātāju kategorijas, kuras ir ievadītas. Un līdz ar to būs pareizi gan aprēķini, gan arī daudz vieglāk mēs varēsim iesniegt EDS-ā atskaitas. Nākamā izstrāde arī būs 465. versijā. Tas ir prombūtnes dokumentu vidējo izpeļņu periodu kontrole. Vasara, protams, mums visiem viens no tādiem patīkamākajiem gada laikiem, jo tie ir atvaļinājumi un papildu atvaļinājumi. Grāmatvežiem, man liekas, ka tas ir viens no tādiem saspringtākajiem periodiem, jo šie atvaļinājumi ir jāizrēķina. Un ir tā, ka, protams, mēs savu ikgadējo atvaļinājumu pagarinām ar papildu atvaļinājumu uzreiz, un ir nosacījums, tad likumdošana nosaka, ka mums šajos abos dokumentos ir jābūt vienādiem aprēķiniem, tas nozīmē, mums ir jāpiedāvā vienādi vidējās izpeļņas periodi. Patreiz Horizons tātad piedāvā atšķirīgus, ja tātad atvaļinājums sākās vienā mēnesī, bet papildu atvaļinājums sākās otrā mēnesī. Mūsu risinājums jaunais būs tāds, ka mēs varēsim tikai nofiksēt vidējās izpeļņas periodu, un līdz ar to, fiksējot vidējās izpeļņas periodu, būs iespēja, pastāvēs iespēja, kad aprēķini
pārreikini notiks automātiski, jo, ja jūs kaut ko mainīsiet šajā vidējā izpējas periodā, tad mums vairs nebūs par to it kā jāuztraucās, kad esam kaut ko aizmirsuši un neesam pārreikinājuši, bet aprēķins notiks automātiski. Un nākamais vēl, tātad šis vidējās izpējas periods, protams, mums arī ir nepieciešams šajos gadījumos, kad darbiniekam arī nebija šī izpēja iepriekšējos 6 mēnešos, un viņam ir jāpiemeklē cits periods. Un, protams, vēl ir viens atvieglojums. Šāda veida dokumentos, kas sekos viens otram, tiks veikta kontrole, un programma piedāvās mums, tātad brīdinās par šādu veidu dokumentiem un piedāvās iespēju jau arī automātiski nomainīt šos periodus. Un ja mēs piekrītam šādai darbībai, tad tiek fiksēts un mainīt šis periods, un mums vairs nav arī jāuztraucās vairāk par kaut kādiem pārreikiniem. Nākamā vēl izstrāde saistās ar atvaļinājumu uzkrājumiem un atskaišu tātad arī pilnveidošanu saskaņā ar uzkrāšanas principiem ir jārēķina uzkrājumi par neizmantotajiem atvaļinājumiem. Ja par dienu skaitu pareizu atbild personāls, tad, protams, par summām jāatbildi grāmatvedim. Aprēķini obligāti jāveic gada beigās. Citas organizācijas veids katru mēnesi, citas veids arī reizi ceturksnī. Un tā kā ir arī notikušas šīs likuma izmaiņas, kas skar vidējās izpējas, līdzīgi tāpat kā atvaļinājumiem, tad arī šeit ir problēma ar to, ka mums ir māmiņas, tad, kam ir bērnu kopšanas atvaļinājumi, vai arī kaut kādi darbinieki, kam ir citi ilgstoši prombūtnes, un mēs tad nevaram atvaļinājumu rezerves dokumentā tad norādīt atsevišķiem cilvēkiem periodus. Un otrs ir arī ar atvaļinājumu rezervēm saistās tas, ka, protams, atkal gada beigas, nākamais gads, klāt revidenti, valsts kontrole, lūdzu sniedziet atskaites mums par sarēķinātiem atvaļinājumu uzkrājumiem un arī sniedziet paskaidrojumus, kā jūs šīs summas esat sarēķinājuši. Tad pirmais, kas būs no 470. versijas, tiks papildināts atvaļinājuma rezerves dokuments ar vidējās izpējas periodiem. Un jūs varēsiet atsevišķiem cilvēkiem tad šos periodus norādīt savādāks pēc vajadzības. Otrs, bet tas būs mazliet vēlāk, sadaļa būs pilnīgi jauna atskaite atvaļinājumu uzkrājumiem. Tātad mēs iegūsim ātrāk un ērtāk šīs sarēķinātās summas, un arī šeit klāt būs arī vidējās izpējas protokoli. Pēdējā tēma – elektroniskās slimības lapas. Bija jau jautājums par šādu tēmu. Kas mums ir zināms? Tas viss notiks ar 2016. gada 1. janvāri. Tātad visas slimības lapas tiks izrakstītas elektroniski. Pieejamā informācija patreiz ir tāda, ka ārsti visas slimības lapas rakstīs e-veselības sistēmā. No e-veselības sistēmas šī informācija aizies uz valsts ieņēmumu dienestu EDS-u un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Darba devējs informāciju iegūs no EDS-a. Tam visam vajadzēja jau sākt darboties jau šā gada 1. jūlijā, bet vēl nav pat pieņemti MK noteikumi laikam par slimības lapām.
patreiz sola, ka tiks uzsākts pilotu projekts no 1. oktobra līdz 31. decembrim. Nu, turēsim pie vārda. Nu, es ceru, ka tad arī vairāk būs mums zināmu atbilžu, nekā patreiz šīs atbildes ir tagad. Un es zinu arī to, ka patreiz šis posms, sākot no jūlija, grāmatvežiem ir ar diezgan daudzām problēmām, jo darbinieki neiesniedz ziņas pa savām slimības lapām. Tātad atgādiniet, ka viņiem joprojām ir pienākums jums šīs slimības, tātad ziņot par savām slimības lapām. Pienākums. Viņiem varbūt nav jānes tur parakstīt, bet kopija, vēlams ir iesniegt. Tāpat jautājumi, man liekas, mums arī visiem ir vairāk nekā atbilžu arī par tiem procesiem, ko mūs sagādās valdība noteikti. Ja, kādas būs likuma izmaiņas, kādi nodokļi būs jāmaksā. Nu, mēs sekojam tam līdzi un to visu arī centīsimies programmā iestrādāt. Jā, tātad īsumā lielākās mūsu izstrādes, tas bija ieturējuma kontrole un elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas, un, protams, diezgan daudz arī var teikt. Tātad ir jau mums kaut kas izstrādāts, bet, protams, vēl tā kā nav arī atbilstošā likumdošana pieņemta, tad par to mēs arī domāsim turpmākajās versijās. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Modīt. Tu pareklamēsi meistarklasi savu? Tā lai. Jā, meistarklasēs mazliet tad parunāšu par summēto darba laiku, par tām iespējām, kādas mums ir Horizonā. Es zinu, ka summētais darba laiks ir diezgan liels bubulis iestādēs, un katram viņš ir ļoti tāds, atšķirīgāks. Bet, es varu runāt tikai par to, kas mums ir programmā. Tā kā laipni lūgtu uz meistarklasi.